Čau visiem! Šodien mums atnākusi vēl viena paciņa no Ķīnas. Šī nāca ar Singapūras pastu un aptuveni nedaudz mazāk kā mēnesi. Tātad veram vaļā un skatāmies. Diezgan interesants sūtījums. Nedaudz līdzīgs ar nesen bijušo tumbiņu, jo šī ir cita tumbiņa. Tā, uzreiz redzam kaut kādu kartiņu. Ķīnietis prasa labas atsauksmes, novēl laimīgu jauno gadu, un skatīsimies, būs prece laba un arī kalendārīts. Un tā, skatāmies, kas mums te redzam. Burbuļplēve nedaudz ir. Nu, nezinu, vai to var saukt par labu iepakošanu. Labi, vēram vaļā, skatāmies. Nu tā, tad redzam, kaut kas zaļš, zaļā krāsā, tā burbuļplēve liekam prom, tā, maisiņš. Nu tā redzam, tumbiņa, spilgti zaļā krāsā. Te jau vāciņš ir atšāvies vaļā, tā, taisam ciet. Tātad pozicionējas kā mitruma izturīga tumbiņa. Viņu arī sauc par dušas tumbiņu. Piestiprina dušai un nevar, jā. Ar tādu kā ļepučku, nezinu kā pateikt vēl. Un tā maksāja aptuveni $8, pasūtīts no eBay, links kā vienmēr būs aprakstā. Līdzi ir instrukcija. Ja kāds kaut ko nesaprot. Smalki rakstīts arī angļu valodā. Tikai angļu valodā. Un tā kā, ko nozīmē mitruma izturība šai tumbiņai? Protams, nebūs, ka mēs tagad metīsim viņu kaut kur. Tas ir īslaicīgi, ja trāpa mitrums, ar viņu nekas nenotiks. Un tagad mēģināsim viņu ieslēgt, pārbaudīt, kā skan, vai viņa vispār strādā. Tā, dzirdam, ieslēdzās. Tad pamēģināsim pieslēgties ar telefonu. Tā ir savienojies ar telefonu. Nu tā, klausamies, kā skan. Tā, pirms klausīšanās paskatīsimies, kas mums ar pogām tā pieliek pie galda vien. Tātad ieslēgšanas poga, pārslēgt dziesmas, pauze spēlēt, pārslēgt dziesmu atpakaļ un arī pieņemt zvanus var. Šeit arī ir mikrofons. Un tā, klausamies, kā skan. Nu tā, dzirdējām, kā skan. Nu, manuprāt, skaļums ir normāls. Nekas īpašs. Bass, manuprāt, neliels ir. Nu, tūlīt salīdzinājumā paklausīsimies, kā skan pat tumbiņa skaļumā un viss skaļākais uz telefonu. Tad klausamies vēlreiz, kā skan tumbiņa. Un tūlīt klausamies, kā skan telefons.
Un tā, paklausīsimies vēlreiz, kā skan tumbiņa. Nu tā, dzirdējām, ka tumbiņa skan labi, viņa strādā, viņa ir atnākusi, un tas jau ir labi. Tātad, ko vēl es varu pateikt? Nu tā, aizmirsu piebilst, vai arī nemaz nepamanīju, es sāku domāt, kā uzlādēt šo tumbiņu. Tā kā mikro USB ieejas te nav, šeit ir DC 5 vatu. Ieja. Līdzi komplektā bija jāiet vadam, bez paša bloka, un viņa šeit nav. Ķīnietis atkal nohalturēja, bet viņam der visparastākais Nokia lādētājs, 5 vatu, pārbaudījām, der iekšā. Kad būs izlādējies, var lādēt. Un tā, es, protams, rakstīšu ķīnietim, lai sūta vadu. Šodien nav Ziemassvētki, lai pasniegtu ķīniešiem tādas dāvanas. Labi visiem. Turpinam skatīties. Abonē mūsu kanālu, spied like, seko mums sociālajos tīklos. Visi linki ir aprakstā. Atā.